Man palīdz atcerēties fotogrāfijas, ko es pavisam nesen skanēju tēva diapozitīvus un varēju redzēt. Un es atceros to, ka mēs gribējām šeit, tā kā pie Siguldas tuvāk, kur ir tas centrs, bet tur bija pārāk daudz cilvēku, tāpēc mēs braucām nedaudz ārpus Siguldas, kur mēs tagad arī dodamies. Šī bildē, piemēram, šeit ir mana mamma, mans tētis, mana māsa ļoti smieklīgā sarkanā jakā, bet kaut kur bija, šeit arī esmu es. Tā vienā mana atmiņa ir tāda, kad visi šeit nostājās, man likās, ka mēs nokavēsim, ka vajag ātrāk iet pa vidu un sadoties rokās. Un to es tā kā atceros, ka man bija bail nokavēt, un es mudināju vecākus to ātrāk darīt, bet, protams, viņi teica, ka pienāks laiks, mēs zināsim. Un laikam brauc mašīnas, un tur ar radio, ja nemaldos, deva signālu, kad visi tā kā nostājās ceļam pa vidu un sadavās tajās rokās. Un vēl es atceros, man bija tāds tā kā stress par to, ka kaut kur Baltijas ceļa vidū būs pārāvums. Un es par to ļoti uztraucos un klausījos ziņos, vai nav kaut kur tā kā ķēdes posmam tukšums. Baltijas ceļš uz suverenitāti 1989. gada 23. augustā vienojas igauņu, lietuviešu un latviešu tautas. Šobrīd ir pagājuši tik daudz gadi, un es nezinu, vai tās man šķietams atmiņas vai īstas atmiņas, bet tas viss pasākums bija tā sajūta, ka tu esi daļa no visiem pārējiem. Un, es jums nevaru teikt, ka man nāca enerģija pa rokām, bet es to noteikti jūtu, un gaisā tas bija. Un, tā, ka tas ir tāds kopīgs tautas, un ne tikai latviešu, bet arī lietuviešu un igauņu pasākums. Ja? Tāds sauciens, dvēseles sauciens.